Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta. Spriedzi pirms pēdējiem metriem. Satraukumu pirms pēdējā metiena. Klusumu pirms pēdējā sitiena. Un uzvaru. To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi. Augstākā līga ir klāt, un mēs esam jaunā, varētu teikt, stadionā Emīls Blūms. Jurijs Gājos, visiem sveiki. Beidzot ir kustība atkal ekrāna. Augstākā līga saucās mūsu raidījums. Ar mums kopā arī, protams, mēs atrodamies stadionā, bet te pašā laikā arī Go Exanimo. Tā tas Labvakar. Andris ar mums arī, Grijāns. Tā kā raidījums par augstāko līgu. Nu, gandrīz tā varētu teikt, noteikti. Nu, var teikt, atļausimies teikt augstāko līgu. Anglijas Premjerlīga un, protams, Champions League. Par to vēl parunāsim, bet es gribēju pastāstīt, noņemt televizoru lūdzu, pateikt, wow, Go Exanimo komandai, stadions, krāsas skaistas, logo, un arī, var redzēt, kur atrodas šīs stadions. Komentāros varat droši ierakstīt zem video, kur jūsuprāt atrodas šīs stadions. Mēs varam sagaidīt precīzi lokāciju, vai mums dara centrs, jo centrs tāds plašs jēdziens? Te ir, kā saka jaunieši, Easter egg, un var uzminēt, es domāju. Tā kā redzēs. Balvu nebūs par pareizajām atbildēm, bet man interesanti, vai kāds atkoda. Mums thumbs up laiks pie komentāru. Emīls Blūms, Jurijs Gājos, runāsim šajā raidījumā par Premjerlīgu un par Champions League. Man paveicās, Emīls ir Viaplay komentētājs, kas arī rāda abus šos turnīrus. Tieši tā. Es domāju, ka es par šeit īstenībā neesmu vajadzīgs, jo es esmu treneris jau. Vislabāk, uz redzēšanu es esmu prom. Nē, Emīl, divas taču lielākās tādas futbola lielākie pasākumi, ne? Vai tu esi tas, kas neuzskata Angliju par Es būšu tas, kas uzskatīs, ka tie ir divi lielākie pasākumi. Es zinu, ka dažādas ir situācijas, pozīcijas viedokļi, jā, bet es teikšu, ka tā ir augstākā līmeņa līga. Elite. Jā, jo, ja mēs esam Premjerlīga, vai ne? Katra komanda var atņemt katrai punktus, un to pierāda arī gan iepriekšējās spēles, gan visa sezona, kaut kāda pārsteiguma. Pat Arsenal var būt pirmajā vietā. Jā, viņi var būt pirmajā vietā pēc ilgās pauzes, tad loģiski. Jā, un Champions League ir Champions League. Tur, es domāju, nav daudz ko pieminēt. Čempioni tur visi spēlē, soļo, cenšas pārsteigt Eiropu, kādam tas sanāk, ar pozitīviem iznākumiem. Cik ilgi tu komentē Premjerlīgu? Premjerlīga šī man ir pirmā sezona. Pirmā? Jā. Kas ir pirmā Viaplay? Jā, pirmā sezona ir Premjerlīgā, Champions League, līdz ar to otrā. Bet temps Premjerlīgā ir nenormāls, jā? Jā. Spēļu. Jā. Tur ir tā lieta, ka reti reizi, manuprāt, tu vari redzēt un komentēt tādas lēnas un neinteresantas spēles. Problēmas rodās varbūt arī tad, kad spēlē ļoti izteikti favorīti. Viņi nevar iesist vārtus, nevar gūt vārtus, un otra komanda spēlē zemu. Un tad pozicionāli spēlē. Tad ir laiks padomāt, jā? Līdz virtuvē aizēm, paņem kāds cepums. Jā, mēs būsim gaisā katru ceturtdienu, es ceru, 9 vakarā, ja es nekļūdos, un runāsim par Champions League arī šodien parunāsim ceturtdaļu finālu mūs sagaida. Tāpēc droši abonējiet kanālu, gaidiet augstāko līgu katru ceturtdienu jūsu ekrānos. Sāksim ar Premjerlīgu, kur dīvainā kārtā un daudz memju, daudz joku par Arsenālu ir pelnīti. Manuprāt, ko tu domā? Vai pelnīti un vai izvilks? Es teiktu, ka viena no tādām stabilākām komandām tomēr, un vai izvilks, tas ir cits jautājums, jo tieši gan pirmai, gan otrai vietiņai 26. aprīlī vēl jāspēlē savā starpā. Tur nav tik lielas atšķirības arī šajos punktos, un es domāju, ka ir tā tabula lielās divās daļās. Nenormāli aizraujoša cīņa par titulu visticamāk tikai divu komandu starpā, jo Newcastle un United arī punktu ziņā redzam, ir ko skriet pakaļ Arsenālam, ja ne tik ļoti City. Es domāju, ka Manchester United un Newcastle ir arī priecīgi par šo rezultātu, ko mēs šobrīd redzam, jo tur arī vēl ir kandidāti Tottenham, Brighton
Aston Villa laikam nē, bet ir tur arī sava cīņa. Bet es gribēju tev jautāt, tu droši vien zini, cik Artetas nostrādāja līdz šai sezonai. Viņš ilgi, viņam tur bija daudz problēmu, uzticība viņam bija nereāla. Man liekas, ka 3. sezona kā minimums, ne? Šķiet, jā, bet es domāju, ka arī vajadzīgs ir laiks ar tādu komandu kā Arsenālu un par spīti tam, ka varbūt bieži vien sagaida baigi labos rezultātus no pirmajā sezonā no treneru uzreiz. Mēs zinām, ka nevienmēr tas tā strādā. Un ar Tētam es uzskatu, ka beidzot tas kodols komandai ir tik labs, un tā stabilitāte arī to apliecina, ka ir vajadzīgs laiks. Es te vairāk par to, ka Maliči tas, ka deva laiku viņam, jo tas mūsdienās... Cik nedod? Vidējais, starp citu, es nesen kaut kur lasīju, vidēji top 5 līgās treneri strādā 11 mēnešus. Tu iedomājies? Īsts darbs. Premjerlīgā ir vairāk. Ja nekļūdos 13 mēneši, bet tur, kā skaidroja, tas viss ir uz Guardiolas rēķina, uz Klopa, jā, viņi pavelk to mazliet. Tāpēc es tā par to nebiju domājis. Interesanti, ka, tu gadu nošancē un visdrīzāk tevi atlaiž. Jā, tur ir tā lieta, ka tā kustība ar tiem treneriem, arī tik daudz treneri arī šajā sezonā tomēr pamatījuši savus klubus. Jā, varbūt viņam nav, ne visiem varbūt pirmā sezona, bet, piemērs arī būs kungs, par kur mēs nedaudz vēlāk runāsim, vai ne? Bet jā, ar Tēta, jā, viņš no 19. gada jau spēlējās ar Arsenālu lielo komandu. Un pagaidām viss iet uz to, ka varētu. Visiem nepatīk, man tā skaitā prognozes, bet interesē tava tikai prognoze. Varat jūs arī komentāros rakstīt, būs tomēr Arsenāla vai City noķers? Kā domā? Es teikšu, ka Arsenāla, es teiktu, ka vairāk ir cerība tomēr uzvarēt Premjerlīgā. Viens no iemesliem arī ir tas, ka... City Champions League, labi, futbola asociācijas kausa izcīņa, kas arī viņiem vēl joprojām ir aktuāla. City arī spēlē? City ir ar Sheffield United pārī, un Manchester United ir ar Brighton, un respektīvi liela iespēja, ka Wembley stadionā būs arī Manchester derbijas finālā. Tā vajadzētu tā būt uz papīra. Bet tā kā Arsenālam ir iespēja koncentrēties līdz ar savu izkrišanu no Eiropas līgas pret Lisabonas Sporting, es domāju, ka viņiem ir perfekts scenārijs, lai to beidzot izdarītu. Ja viņi to neizdara tagad, tad kad? Vēl viena lieta, par ko es vismaz brīnos un arī skatos to sastāvu, es teikšu godīgi, laikam esmu 2 reizes šogad tikai redzējis Newcastle. 3. vieta, tas Pikis atnāca gadu atpakaļ, laikam. Jā, salīdzinoši nesen. Bet nav tur tādu uzvārdu... saprot, ka Chelsea, kas bija ar Chelsea, ka tur uzreiz... Kas ir ar Chelsea? Kas tur notiek? Kāpēc? Kur ir noslēpums? Newcastle United komanda noteikti tas mazais pikīts, arī noteikti spēlē lielu lomu. Bet komanda kā tāda rāda salīdzinoši stabilu futbolu. Bija viens kritums. Sezonas zvaigznes par to, ka bet zvaigznes, ko zvaigznes? Ronaldo tur nav. Tāda rupji sakot. Ronaldo tur nav, bet, piemēram, atnāk uz klubu īsāks, varbūt bija savainots. Jā, bet līdz ko spēlē ir rezultatīvs. Jā. Vilsons Kalums arī. It kā varbūt nav tur tā, ka visi zinās, ka tu ies pa ielu viņu vārdu uzvārdu, kas viņš tāds ir, bet tomēr arī cilvēks, kurš bija izsaukts uz pasaules kausu. Tev nav pārsteigums, jā? Nē, es teikšu godīgi, ka nav. Varbūt sākumā, kad tev vajadzēja pierast pie tā, ka Newcastle kaut ko var, nekā parasti viņi tur kaut kur vidusdaļā atpūšās. Vidusdaļā? Tas ir labākajā gadījumā. Jā, vidusdaļa. Pēdējās 4 sezonas 5 viņi bija nezamāk par 13. vietu. Viņi bija 10, 13, 13, 12, 11 un tagad pēkšņi viņi ir trīniekā. Loģiski, ka ir kaut kāds stūmiens ar to ekstra peso un vispārējo iedots komandai, bet... Chelsea nepalīdz peso. Jā, tur izskatās, ka viņi nemāka. Tomēr psiholoģiski jauns treneris vairs jau nav jauns, vairs tas nav. Nav jauna ziņa šonedēļ atlaida, jā? Jā. Burtiski nesen 3 dienas atpakaļ. Premjerlīgā, kas var būt daudz interesantāks pat īstenībā nekā tā cīņa par titulu. Jā, titulu cīņa, tas ir aizraujoši. Jā. Bet tas, kas notiek tabulas apakšējā daļā, tas ir par to parunāsim, bet par Chelsea Potters prom. 60 Jā, šis labs. Atpakaļ pie sejas. Bet man, starp citu, ļoti interesanti. Viņš no Brightonas, bet Brightonai labi iet un it kā nekas neliecinātu, ka viņiem vajadzētu viņu uzreiz atpakaļ. Atpakaļ viņiem nevajadzētu. Ne, protams, ka nē. Brighton ir tā komanda, kura, ja pēkšņi šajā sezonā arī iekļūst nejauši Eirokasos, nevar teikt, tā būtu milzīgākais pārsteigums. Viņiem ir iespēja. Viņi jau 3. sezonu, man liekas, tā. Tur kaut kur pa augšu. Jā, tagad viņi ir 6. vietā. Un viņam nākamā spēle, ja nemaldos, ir tieši pret 5. vietu, pret Tottenham. Viņiem ir bišķīt mazāk spēles nospēlēts.
rezultātā, ja viņi spēlē sekmīgi, ko viņi arī izdarīja, Tottenham atkal brauc pa bruģi dotajā brīdī, nebrauc pa skaistu tādu labu ceļu. Visādi var būt. Tottenham. Tottenham, viņi tur pa bedrītēm bišķi. Bet baumas, varam parunāt par baumām. Pirmā, kad viņu atlaida uzreiz bija par šo jauno cilvēku, kuru arī, man vismaz negaidīti atlaida no Mīnhenes. Tur sanāk, Tuhels no Chelsea kādreiz aizgāja uz Mīnheni. Nagelsmans var atnākt Pottera vietā, bet Emīlam ir cits info. Es te uzmetu aci, atkal tās ir baumas. Man atkal nepatīk baigi daudz baumas, jo beigās mēs varam sēdēt, domāt, kas kaut kā un kā noteikti notiek. Cilvēkiem patīk baumas. Baumas cilvēki dievina, protams. Es pat lasīju, ka šeit ir par šo čelu kaut kāds jautājums par to vecumu, ka viņš, laikam, jauns baigi ir. Viņš jauns spēlētājs? Jā, kad, tā kā bija kaut kāds raksts, kad, it kā forši, bet, kad dēļ tā vecuma viņi varētu... Bet man būtu interesanti, jo viena lieta ir, viņam patīk ļoti eksperimentēt, tur visu kaut ko izdomāt. Viena lieta eksperimentēt ar Mīnheni, Bundeslīgā, kur, tu vari atļauties to darīt. Ko viņš darītu Premjerlīgā? Es domāju, ka viņš neeksperimentētu, jo tur ir lielāks kaut kādā ziņā. Labi, futbolu, protams, mīl Vācijā. Bet ja viņam tas ir, tāds stils. Ja viņam sanāk arī, arī sanāk. Tad visu ļaus, bet es domāju, ka nebūtu tik vienkārši. Es domāju, ka nebūtu tik vienkārši un, zin kā, lielāks risks, manuprāt, varbūt es maldos, ir riskēt un mēģināt eksperimentēt Premjerlīgā. Protams, kā tu saki, nekā tiešām tāpēc man būtu interesanti viņu pavērot Premjerlīgā. Antonio Conte vēl ir vīrs, Džeks, kurš vadījis ir Chelsea komandu pirms tam, un tad Tottenham, un tad pēc aizraujošas preses konferences pēc spēles pateica visu kaut ko, un beigās tad arī aizgāja prom no komandas, vai viņam palūdza. Un viņi arī ir mēļo, ka varbūt varētu atgriezties. Man būtu interesanti uzzināt, droši vien, ka Latvijā, es zinu, kā minimums 3 Chelsea fanus no futbola cilvēkiem Latvijā. Viens no viņiem, starp citu, Viktors Dobracovs, viņam pat gultas vaļa ir Chelsea. Jā. Dažreiz tur sanāca man tur pagulēt tajā gultā ar Chelsea bez logo. Bez viņa, es ceru. Nē, viens pats. Nē, es tikai precizēju, kā man nezināt. Bet ko viņi gribētu? Ja tu pārdzīvo par komandu, fano, tev vienmēr ir viedoklis. Šito negribu, šito gribu. Un šeit interesanti šie divi tipiņi. Es nezinu, ko es... Ja es, piemēram, būtu... es esmu Manchester United fans, un šie divi būtu, man būtu grūti izvēlēties. Ir tā sanāca, ka esmu bijis Anglijā pietiekami bieži arī uz Chelsea spēlēm, un man ir pāris pazīstami cilvēki, kam šī klubs ir ļoti, ļoti svarīgs. Viņiem ir tā uzticība. Viņam patīk, ja ir bijis tomēr kaut kas labs noticis, tad viņiem patīk karāties. Pareizi. Līdz ar to atgriešanās būtu. Jā. Līdz ar to tā būtu atgriešanās, un labi, protams, nevar runāt par visiem Chelsea līdzstājiem, bet daži, ar kuriem es esmu komunicējis un runājis, kas dzīvo Anglijā ikdienā un seko, viņi, es domāju, būtu priecīgi, jo viņiem uzreiz asociācijas ar to, ka var sasniegt labus rezultātus, vai ne, un foršās atmiņas. Un Conte varētu būt viens no tiem, bet vai tā būs? Nezinu. Un vēl viena lieta, kuru tu pieminēji, ka tas arī ne tikai Premjerlīgā dažreiz gadās, mums arī virslīgā pagājušajā gadā bija, ka apakša pat dažreiz ir interesantāka, jo tur likme liela arī tur, nauda, tur Čempionlīga, bet tur apakšā... Apakšā bieži vien ir interesanti. Un nauda arī Premjerlīgā, tur ir tās... parašūtu naudas, kā viņas saucās, kad tie, kuri iziet, daudz nopelna, tie, kas izlido, respektīvi zaudē daudz naudas. Tur likme var gadīties, ka pat vēl lielāka, un kad tu skaties to tabulas apakšgalu un redzi tos nosaukumus, varbūt Bournemouth tikai tā, maz klubs, bet vienalga, bet Leicester, kas tur cik gadus atpakaļ bija čempioni? 5-6 gadi atpakaļ, ar visu Vārdi un Southamptonu. Latvijai tuvu klubu, jā. Bet Southampton arī, tas Anglijas Premjerlīgas futbols Southampton ir kā pēdējā vietā. Viņam nav daudz labu pozitīvu emociju šajā sezonā, bet pieņemsim, viņi var nospēlēt ar top klubiem salīdzinoši neslikt, vai ne? Nospēlēt ar 0-0 ar Manchester United. No City viņi uzvarēja. City šajā sezonā vai uzvarēja, tu man tagad tā mēģina likt atcerēties visas iespējamās spēles. Bet... Nē, man kaut kā likās, ka viņi City... Nē, es varu kļūdīties. Bet jebkurā gadījumā, kas jautri ir apakšējā tabulā, ir tas, ka katrā kārtā, kas tagad tiek aizdīta katrā spēlē, tur... Jā, cik sanāk? Crystal Palace ir 30 punkti, 3 starpā līdz Bournemouthai. Tas ir no 12. vietas. Crystal Palace 12. vietā, Southampton pēdējie. West Ham United arī vēl nesen bija priekšpēdējie. Sanāk, 8 komandas var izskatīt. Jā, un dažreiz arī tas ir diezgan interesanti. Un parādās lielāka jēga, varbūt skatīties
apakšējās tabulas savstarpējos mačus. Un ne tikai savstarpējos. Jā, jo likme liela. tur ir var 3 blokos sadalīt, es domāju, Premjerlīga cīņa par titulu, cīņa par Eirokosiem, bet konkrēti tieši Champions League, un arī, varbūt priekš Brightons tieši Eiropas līga. Jā, kā minimums. Un, attiecīgi, tad lūk šie visi brīnumi komandas, kas ir. Brīnum komanda. 7 punktus no pēdējās līdz 12. vietai. Ja man prasītu, es negribētu, lai uz Bournemouth man tā kā laikam būtu vienalga. Everton, Leicester un Southampton, arī West Ham negribētos. Tu varētu mēģināt vienkārši cerēt, ka neviens neizkrīt. Tā nē. Paldies Dievam, futbolā ir tā sistēma, ka tu vari izkrist, tu vari tikt augstāk. Manuprāt, šis pareizi. Laiks rādīs. Slēgtās līnijas. Laiks rādīs. Ziniet, ko es gribu, kas lai neizkrīt? Forests. Jo? Tur tā latviešu meitene video nodaļā strādā. Man prieks, ka latvieši strādā. Es redzēju video rītīgi forši, un viņi arī skaidroja, cik īstenībā ir pats grūtāk, kopš viņi ir Premjerlīgā, tāpēc, ka noteikumi viņi pat pēc spēles nevar iet uz laukumu savējos filmēt. Tur ir ļoti, ļoti strikti noteikumi. Mēdījiem, jā? Jā, un viņai ir tā kā video nodaļas vadītāji tur, un es noskatījos intervijas super. Es tā lepojos. Es kā čels, kurš taisa video lietas, jā. Man šķiet, ka sporta studijā bija tas video, tā kā super. Man būtu interesanti paskatīties, kā var tur nokļūt tīri, kā vienmēr, pazīšanās, kontakti vai... Grūti spriest, es domāju, Premjerlīgā pazīšanās varbūt nebūtu tik vienkārši. Īpaši, tu varētu būt pietuvināts pie komandas. Man bija pieredze iepazīties ar vienu dāmu, kas tagad strādā Sky Sports un arī ar Anglijas izlases lidojas pasaules kausiem. Un arī pirms spēlēm vada studijas uz vietas stadionos. Viņa pirms tam bija Watfordas klubā, vienkārši tā valsts stadionā. Un arī tāds mazās intervijas taisīja. Tad mēs viņu strādājam kopā pasaules kausā 18. gadā. Un Rekušeku viņa tagad jau ir Skajā. Brauc līdzi uz Kataru un tā tālāk. Līmenis, kas strādā tas. Bet tas jau Latvijā arī ir rekord. Tu sāk kā PPK spēlētājs un tagad esi šeit. Ja tā ir tā kāpnīca, tad ok, jā. Ja mēs tā paņemam, jā. Tu tagad salīdzināji tādas līmenis. Mēs vienā līmenī vairāk. Vienā līmenī, jā. Es pateiktu, ka vajadzēja būt otrādāk. Apskatīsimies, jā, mums šodien mēs nerunājam par iepriekšējām spēlēm, bet nākošu ceturtdien jau par šīm rekordu. Andris sagatavoja foršas bildītes, kas kad notiek, un šajā kārtā ir pāris interesantas spēles, es teiktu, bet galvenā, protams, tas datumu neatceros beigās. Andri parādīs Liverpool pret City. Liverpool pret Arsenal. 9. datumā, nevis 8. bet 9. jā. It kā citā sezonā varētu teikt, ka baigais mačs varētu būt. Jā. Tu domā, vispār bez variantiem būs? Es domāju, ka būs pietiekami pārliecinoši Arsenal uzvar. Es tā domāju. Iziet vēl no tā. Par spītam, ka viņi spēlē viesos. Varbūt tas būtu vienīgais moments, kas varētu. Bet Liverpool, jā, viņam ir ambīcijas arī iekrist iekšā Eiropas zonā. Jā, par Liverpoolu mēs varbūt arī nākošajā raidījumā varbūt arī par Liverpoolu parunāsim, jo tas, kas šogad notiek, un Klops vēl joprojām turās. Pieķēdējies kārtīgi. Pieķēdējies un parunāsim. Bet jā, 9. datumā Liverpool pret Arsenal. Visiem iesaku. Jūs zināt, kur skatīties Premjerlīgu. Tā nav reklāma. Tā, ko ķeramies klāt Champions Līgai. Mums taimings labs. Mums kā reiz pirms ceturtdaļu fināliem mēs negribējām laist augstāko līgu, kamēr Champions Līgā spēlē Paris Saint-Germain. Principā, jā, bet tāpat sagaidīja diezgan ātri visu, ko vajadzēja. Jā, tāpēc ceturtdaļu fināli un mēs piedāvājam Emīlam. Andris laikam nepiedalās šajā pasākumā. Nē. Uzspēlēt, kā tas bracket games saucās? Tas var būt prognozes, brackets, draw. Tur daudz noteikti ārzemnieciski, angļu valodā, citā valodā. Bet mēģināsim prognozēt to, kas gal galā vinnēs Champions League jau tagad, šodien. Man ir atbilde uzreiz, bet ok. Emīls sāk pirmais. Sākam ar pirmo pāri, Madrida, Chelsea. Reāli pret Chelsea. Es vienkārši pateikšu, tās ir divas komandas, par kurām fano Emīls vismaz Sporta centra komentāru sadaļā. Vienā brīdī arī es esmu kluši pretējis, esmu Real Madrid haters, bet tas cits tās tam vakaram, jā. Bet manā situācijā, jā, viss ir pareizi. Mirgo ļoti korekti, es teikšu, ka Reāls. Pirmkārt, vienkārši spēle, kādu viņi rāda Champions Līgā un cik liela pieredze viņam ir. Chelsea arī pagājušā sezona baigi varam nestīties, ka viņi tur savstarpēji sitās. Es zinu, ka pēc to ņems varbūt. Jā, ņems, es nezinu, protams, Chelsea. Bet man jābūt nedaudz uzticamam tam klubam, kas man ir vistuvākais. Un kaut arī vakardienas mačs pret Barcelonu, kuru Real Madrid
Paldies Dievam. Pārbrauc pāri ar diezgan nopietnu Benzemā hat-triku. 4-0 viesos. Ok, labi. Viņa ir labā formā. Assists plus hat-triks. City München. Vēl jau labāk. City München. Münchene? Es? Izvēlējies Münchene? Tur šis viss tev būs. Šis viss man būs. Jā, es izvēlēšos Müncheni. Ko? Mošu jāmaina vadītājs. Es kā vikinga fans tā kā ļoti nosodu. Nu, tu tagad sēdē džemperītī vai ne? Hūdijā sēdi viņai vai ne? Nesēšu hūdijā. Šī ir dīvaina izvēle. Jā un nē, es nezinu. Man vienkārši šķiet, ka Bayerns ir tāda komanda, kurai, ja sanāk rādīt to futbolu, ko viņi grib, un tagad viņiem arī nebija slikts mačs, līdz ko Tuhels sāks turēt šo kuģi, es domāju, ka viņi varētu sagādāt problēmas City. Arī tas, kā City, jā, viņi nospēlē ļoti labi pret Leipzigu otro spēli. Bet viņam jāspēlē abas divas spēles ir ļoti labi. Un pret Leipzigu viņi pirmo nenospēlē labi. Un es domāju, viņi spēlē tā līdzīgi pret Bayernu. Bayerns varētu sev iedot diezgan labu tādu gēpu uz priekšu. Nu labi, pierunāju, bet tas neko nenozīmē. Jā, protams, mēs varam šeit daudz ko domāt. Milāna-Napoli. Milāna-Napoli. Arī interesanti, it kā var sākt domāt, varbūt Milāna var, jo arī viņi pēdējo reizi satikās ar diezgan spēcīgu 4-0 uzvaru viesos, vai ne? Jā. Bet es ņemšu Napoli, jo, godīgi sakot, gribētu šo komandu redzēt finālā. Rāda ļoti foršu un stabilu sniegumu Champions League visas sezonas gaitā. Un kaut kā liekas, tas N-burtiņš un tas logotips tik tālu šajā Champions League izslēgšanas zonā, izslēgšanas spēlēs, ļoti simpātiski. Jā, gribētu redzēt līdz galam. Bet jā, es nebiju pārliecināts. 2. aprīlī burtiski tikko, nesen 4-0. Jā, bez variantiem. Bez variantiem, un jā, tur gan nespēlēja viņu rezultatīvākais un jaudīgākais maskotais spēlētājs. Vairs nav maskā. Vairs nav? Tagad Itālijas presē. Tagad Lipušķeks spēlē maskā. Viņš atdeva Lipušķekam, bet Itālijā jau, tā jokojot, presa raksta, vai arī magija beigsies ar maskas novilkšanu. Cerams, ka priekš viņiem nē, vismaz līdz kādam brīdim. Bet jā, es uzskatu, ka viņš, starp citu, ir guvis visvairāk vārtus šajā kalendārā gadā, respektīvi pēc pasaules kausa, no top 5 līgām. Viķka ir ielicis visvairāk, 12 šķiet, jā, un 11 ir, jau arī īstenībā 12, man liekas, Rashfordam, kas iesit vakar. Jā. Un dodoties uz pēdējo, man ļoti patīk, kā spēlē Porto šogad Champions Leaguā, bet viņi netika tālāk, tāpēc es uzticēšos vēdējai Portugāļu komandai un teikšu, ka Benfica dosies tālāk. Ļoti labi mums nesakrīt vispār nekas izņemot Napoli. Tev līdz pusfinālam. Līdz pusfinālam. Pusfināls? Vienkārši Reāls finālā. Tas ir vairāk skaidrs. Bet ko es teikšu? Bayerns? Netaču. Es nevaru iemigt. Jā, Bayern var apspēlēt City un nevar Reāli. Labi, protams. Okay. Champions League titulu skaits. Jā. Un finālā, kas labi, jā, Napoli. Nolauzu. Labi, bet tā arī bija. Es teicu, ka es gribu redzēt viņas finālā. Šito vajag piefiksēt, un vēlāk mēs skaļi smiesimies. Bet kurš uzvar? Reāli, protams. Turcijā spēlējot. Reāli Madrid uzvar. Es saprotu, ka tas varbūt tā diezgan dīvaini, vai ne, jo man tā komanda patīk. Bet es redzu, ka tas var notikt. Man ir pilns tiesības, ja man ir iedot iespēju. Ir īsajā tavs. Īsais Chelsea. Man liekas, ka es saprotu, kāpēc Reāli un, laikam, City, jā, bet Chelsea, jo man liekas, ka beigsies tā Reāli. Atceramies pagājušo gadu tā veiksme. Tu davai nestrīdies, ka Reāli viss ir pareizi, viss ir kārtībā. Es domāju, ka Chelsea tagad viņiem ir Es domāju, ka ļoti dīvaini, Jurij, runāt ar United fanu par veiksmi. Un City pāries, domāju, Mīnhenē, tad būs mums Anglijas... Interesants moments arī. Kur, starp citu, Emīls atrada informāciju, ka savā starpā ir spēlējuši Reāli pret Chelsea sanāk 7 reizes, un Reāli ir tikai 1 reiz uzvarējis, 2 reizes Niču un 4 uzvaras Chelsea. Tāpēc točni Chelsea. Otrajā pusē Napoli vienalga, jo, manuprāt, šī sezonas tāda laikam atklājums kaut kādā veidā, plus tur Gruzīns, tur viņu dievina un tiešām labi spēlē. Un es neticu Portugāles klubam Eirokausos Benfica, bet te būs, laikam, šeit man bija visgrūtāk izskaties. Es saku, ir Anglijas pusfināls un ir Itālijas pusfināls. Un finālā Napoli uzvar City. 9-1.
City un Napoli finālā, un Napoli kļūst par čempioniem. Šeit es laikam vairāk to, ko gribu, nevis kā būs. Godīgi sakot, ja pēkšņi izskatīs tiešām, pieņemsim, mans Reāls pirmajā kārtā pret Chelsea, nu šajā pirmā kārtā attiecīgi ceturtfinālā. Es būšu Napoli, protams. Jā. Tā kā šitā. Nu, Andri, davai no tevis īsi komentārs. Kuram ir ticamāks variants? Nu, es laikam gribētu ticēt Reālam līdz galam. Jā. Man ļoti nepatīk, ka Reāls un Citīs ir vienā pusē. Nu, es tur fanboys abiem. Kā, bet tas Napoli stāsts ir rītīgi foršs. Nu, Napoli pelnīs tikt līdz finālam, un tad viņiem aplauzīs kājas. Jā, pirmo reizi mēs varēsim parunāt. Pirmā spēles notiek otrdien, trešdien. Un ceturtdien mēs iesim gaisā. Kā reiz jau zināsim, kas ir noticis. Un šeit var apskatīties, ko BetSafe mums saka, vai kam ir Benfica ir favorīts. City ir diezgan liels favorīts. Labi, mājas spēles ir skaidrs. Un interesanti, ka Milāna pret Napoli 50-50 vispār. Un reāli lielākais favorīts šobrīd. Pēc tā 0-4 savos pāros. Nu jā. Ja pārsteidz te nāc, protams, tas favorīts status, it kā no vienas puses Bayerns nāk pretī. Es domāju, ka māju faktors. Varētu būt, es nezinu statistiku, neesmu statistikas, bet man liekas, City mājās ļoti pārliecinoši. Lielākais koeficients uz Chelsea. Nu jā. Kas mums atgriežas? Mums atgriežas Emīls, nezinu, BetSafe Liga.com. Ejam, reģistrējamies, var mierīgi ar Facebook vai ar e-pastu un nekādu ciparu, nekādu iemaksu, nekādu koeficientu. Vienkārši jā, nē. 5 jautājumi šajā nedēļā. Jautājumi būs tikai par Champions League spēlēm, 2 dīvaini. Interesanti. Dīvaini jautājumi. Jā, Emīls sastāv. Nē, tiešām tādi pat uz veiksmi kaut kur. Jā. Un var laimēt 50 eiro dāvanu karti no veikala Bolzī, ja es pareizi izrunāju angļu valodā. Tā kā reģistrējies, piedalies, un šis sāksies, pareizāk sakot, noslēgsies iespēja atbildēt anketēšana, tā saucamā 11. datumā, kas ir otrdiena, pirms Champions Leagues pirmās spēles sākuma svilpes. Un pirmais jautājums, vai spēlēs starp Benfiku un Inter tiks trāpīts pa vārtu stabu pārlikni? Es saku jā. Nu, šī spēle... Es arī saku jā. Visi 3 jā, ok. Man liekas, ka šis pāris varētu būt arī jautrs tāds... Tāds it kā klusais ūdens, tumšais, it kā nekas, it kā nav varbūt interesanti kādam, jo tev tur ir Real City, šeit tikai Benfica un Inter. Te varētu uguņot. Jā, varētu sagaidīt. Es teiktu, ka ne. Otrais, vai spēlē starp City un Bayern, kāda no komandām izpildīs par vismaz 3,5 stūra sitieniem vairāk nekā otra. Te vajag paskaidrot, ja par 2 vairāk, tad ne, ja pa 4, tad jā. Nu, varbūt kāds nezinu. Starpības stūra sitienu. Vai vispār spēlē būs jā? Un es te atbildēšu jā, bet šeit uz veiksmi. Man liekas, ka varētu City piederēt pārsvars. Jā. Un caur flangiem viņiem patīk uzbrukt arī. Un varētu būt, ka daudz vairāk. Es teicu un teikšu, es domāju, ka arī jā. Jo par spīti tam, ka komandas it kā var vienu otru vinēt katru dienu, bet tādās spēlēs vai nu aiziet vienā virzienā, ka nav stūrstieni vispār, vai nu viņi ir daudz, cerībā, ja es saku jā. Komentēju, cik vispār ir vidēji stūra sitieni? Es pētīju. Es vispār pēdējās 2 spēles, ko komentēju, man liekas, pirmajās 15 minūtēs bija kaut 5 un 6 jau, bet tur atšķirība bija diezgan liela. Es komentēju Chelsea, Aston Villa un arī United Brentford. Tā šito man uzdevums būs papētīt, cik vispār futbolu spēlē vidēji. Nekad par to nebija iedomājies. 10 varētu būt vai mazāk? Jā, bet ir bieži vien dažas tādas spēles, kur 3 pieņems. Nē, saprotu, kopumā es teikšu vidēji kaut kur 9-10. Jā. 90. Vai Real un Chelsea pirmajā puslaikā tiks parādītas vismaz 2 kartītes? Jā, der arī gan sarkanāt uzreiz un vispārējais. Jā. Un rezervistiem der? Visiem, jā. Kamēr viņi parādās protokolā. Jā. Man liekas, ka viņi pagājušajā sezonā tur var arī paskatīties, ka viņi spēlēja Champions League. Tur bija 2 pirmajā puslaikā. Bija pat turbūt otrā spēlē pat 3. Bet es teicu nē, un es teikšu nē. Es arī saku nē. Pagaidām šeit mums ar tevi sakrīt doma. Arī nē. A tev otrajā bija jā? Otrajā nē, man nesakrīt. Otrajā nē. Ok, ejam tālāk. Tad Itālijas... Šeit man vajag Emīla palīdzību. Tam Napoli krūtēm spēlētājiem kāds numurs ir.
Kuram no visiem? Gruzīnam, tu domā? Nē, Osimēnam. Viņam ir, Osimēnam ir 18, man liekas. Gruzīnam, Kvaratskēlijam ir 77. Es to varu ātri paskatīties, lai nebūtu. Es izlasīšu jautājumu, vai Milana Napoli spēles pirmo vārtu guvēja numurs uz krekla būs pārskaitlis. Nepilngadīgie šo raidījumu nevar skatīties. Ne, varbūt viņi skatīties var, bet viņam ir rokas sasiets. Varbūt trešajā klasē nezinu, kas ir pārskaitlis, kas ir nepārskaitlis. Ja? Kurā klasē? Kurā skolā atmācījies? Pārskaitlis, kas dalās ar 2. Okay, Osimēnam ir 9. 9. Nu, ja tu esi ar sievēju uz vakariņām, tas ir pāris, ja bez sievas, tad nepāris. 18 bija citam uzbrucējam. Simeone. Es saku nē. Es saku, ka jā. Un es teikšu beigās, ka nē. Leao, kāds bija numurs? Leao. Nē, pagaidi, es vēl domāju. To vēl var izdomāt, bet principā Leao ir vīrs, kuram ir liela iespējams gūt vārds. Viņš arī baigi labi nospēlē pret to pašu. Pret Napoli. Jā, viņš iesit, viņš tur labi izuzāja aizsargus ar seju pret zemi, ja tā var teikt. Un, jā, Leao mums spēlē ar 17. Arī nepār. Nē, es saku nē. Mierīgi. Ja nav vārtu? Ja nav vārtu, tad arī pareizi atbildi ir nē. Pareizi. Jo neviens jau neiesiet. Tad super. Un pēdējais šonedēļ, vai 11. aprīlī un 12. aprīlī, tobišķi Champions League spēļu viso gūto vārtu summa būs virs 11. Tas ir, mums vajag 12 vārtus. 3 goli spēlē. 4 spēlēs, 3 vārti vienā spēlē. Champions League. Tad tur ir fināls. Jā, tas ir tāds svarīgs moments. Likme liela. Bet gan mums, gan viņiem visiem. Augstākā līga. Augstākās līgas. Es saku, ka nebūs, ka būs kaut kāda viena 0-0-0-1 un tad nepavilks pārējie. Es arī saku, ka nebūs. Es saku, nē. Es teikšu, ka jā. Tici tu, saviem jautājumiem. Okay, tā bija BetSafe līga. Reģistrēties, atgādinu vēlreiz betsafelīga.com. Viss tur ir vienkārši. Un uzvarētāju noskaidrosim pēc 27. aprīļa pēdējā raidījuma šajā mēnesī, kad būs pēdējā BetSafe līga. Sekojiet sociāliem BetSafe, Emīls Blums, Jurijs Žigājovs. Tiekamies katru ceturtdienu 2021. Abonējiet kanālu un nepalaist mūs garām mūsu video. Jā, dārgie draugi, sekam futbolam un tiekamies, protams, nākamos raidījumus. Skaramies Champions League, Premier League. Priecīgas lieldienas. Jā, uzmaniet olas. Čau. Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena? Un uzvaru. To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi.